8. februārī Arēnā Rīga pasaules mēroga projekts KOK World Series. Pasaules labākie cīkstoņi satiksies vienā ringā. Titula cīņā Zaurs Džavadovs pret Hendriku Themasu. Supercīņās Kristaps Zutis pret Juris Undovski un citi titulēti Latvijas un Eiropas cīkstoņi. King of Kings. Viena nakts, viens rings, viens čempions. Biļetes biļešu servises kasēs. Vairāk kokfights.com. Arēnā Rīgā atgriežas King of Kings turnīrs un būs 3 daļās. Šis turnīrs, kā mēs zinām, šajās pasākumos notiek cīņas gan pēc boksa, gan pēc MMA, gan pēc kickboksa noteikumiem, un arī šajā turnīrā pieturās pie šīs te pašas stratēģijas. Un man šodien, tā sanāca tādā improvizētā studijā, ir sanākuši ļoti labi zinām Latvijā bokseri Igors Trošits, Stails Makarenko un arī, protams, mūsu viens no titulētākiem bokseriem Arturs Varmovs un arī Ričards Zariņš, kurš vēl, lai arī jau vairākus gadus ir boksā, bet profols ir tikai aizdījis 2 cīņas. Es zinu, ka tu tagad dienē armijā. Kā tev boks un armija iet kopā, vai vispār to ir iespējams savienot? Ja gribu visu, vienmēr var jāatrod tam laiks, bet, man ir arī tagad jaundzimušais bērns, tad ir bišķīt vēl viss sarežģītāk, bet, cīnos, katru dienu mēs cīnamies. Tad šī būs pirmā cīņa, kurā tu startēsi kā tēvs. Tieši tā. Un kā notiek tieši tāds sagatavošanās process, jo armija, boks, ģimenes dzīve, tas tomēr ir daudz sarežģītāk nekā tad, kad tu dzīvoji viens, tad, kad tev viss bija veltīts tikai vienīgi sportam. Jā. Kā notiek? Treniņi. Protams, sanāk ļoti maz pavadīt laika ar ģimeni, ļoti daudz jāiet treniņos. Un mēģina apvienot to visu. Tev bija ilga pauze, un tagad tev pretī, salīdzinoši nopietns pretinieks Nikolajs Šaškins no Igaunijas. Ko tu zini par pretinieku? Vai esi vispār pētījis, kas tas tāds vispār ir? Esmu mēģinājis iečakot pretinieku, bet neko vispār nevar atrast pa viņu, bet, tas vienalga tāpatās iesim, cīnīsimies, trenējamies katru dienu, parādīsim, ko varam. Es zinu, ka tu ilgu laiku trenējies pie Normunda Vārenberga, vai tu joprojām trenējies pie šī paša speciālista, vai sakrā ar armiju bija jāpamaina arī treneru korpus? Tā kā jau es minēju, kad man jaundzimušais, vienkārši tagad ir esmu dekrētā. Tad bija šī pauzīte sanāk no armijas, un es trenējos turpat arī pie Normunda, kad dienē, tad es, protams, trenējos armijā vairāk arī, bet tāpatās arī pie Normunda Vārenberga, un pie treniņas arī pie Normunda Vārenberga, braukāju arī tāpat uz sparingiem, un sports centrs teikts trenējos vēl. Ja runāja par pauzēm, tad ļoti ilgu pauzi no boksa ir paņēmis mūsu viens no veterāniem, kaut gan savos 30 ar 8 gados tev īsti par veterānu mēs nevaram dēvēt, bet Artjums Lamlovs atgriežas sportā pēc traumas, smagas traumas, bija pārciest arī operācija. Kā notikusi ir atlapšana un cik labā kondīcijā tu šobrīd esi? Jā, bija tā nepatika man trauma, pēdējais viņa atgriezamies pēc visu pārādīšu ringā. It kā sākumā bija grūti, bet tagad maz pa maz atjaunojamies un viss sāk kļūst tikai labāk. Kas tad īsti bija? Cik saprotu, bija plecs? Tas ir cīņā ar Čemberlēnu? Jā, cīņā ar Čemberlēnu. No otrā raunda es izmetu roku un sētu. Sāpes bija roka un atgriežos stūri patisu treneriem sotim, ka es neko nevaru izdarīt ar to roku. Viņš patisi tāds mazāk spēlē, vairāk izmanto spēku un it kā noboksēm 10 raundos, pēc tam atgriezos mājās. Plēc sāpēja tikai stiprāk un stiprāk izdarījām MRT. Sākumā patisi, ka man ir saites sarautā, pēc tam sāk taisīt operāciju un sanāca tā, ka man ir atrauc biceps, un man pieskrūvēja ar ankeri un it kā bija tā ilga fizioterapija, atjaunošana un maz pa maz atsāku trenēties, pamēģināju pasparingos, pauzē trenējiem sagatavot pušus, kuri gatavojas priekš skrēlīm, un it kā sparingos sanāca tā, ka ļoti labi gāja, un man treneris pateica, tev vajag vēl turpināt, mēģināt, un tagad pēc tādu gadu pārtraukumu pamēģināsim, ko mēs varam. It kā gribas parādīt, ka es vēl varu
un jūtu, kā varu treneri redz, kā mēs sparingā to visu darām, un tagad palika to pierādīt ringā. Tad, kad tu iegūši šo traumu, nebija doma vien brīdi, ka jāmet visam miers, jo tomēr tu, kā olimpiskais boksers, pierādīsies ļoti daudz tie tituli, runā paši par sevi profesionālajā boksā, cīnījies 2 reizes par Eiropas čempionu titulu, arī cīņa pret Chamberlainu. Ja tā notika, tu visticamāk neitrālā teritorijā, tad Chamberlains tika diskvalificēts? Noteikti tika diskvalificēts, es domāju, tu tam piekrīti. Vai nebija tā doma, ka viss pietiek, esmu visu izdarījis, metu mieru? Jā, bija tā doma, bet arī bija doma, ko tālāk. Ko tālāk darīt, visu dzīves pavadu boksā. Labi, ka esmu strādāju kā sporta skolā ar bērniem, es trenēju viņus, mēs braucam uz sacensībām, it kā man tas arī patīk, bet es pēdējos sparingos, kurus man treneris paprasīja palīdzēt, es sajūtu, ka es vēl kaut ko varu un māku, man tas patīk, ļoti patīk, un gribas pamēģināt, man ir tie atbalstītāji, kuri man parasti, ka viņi man atbalstīs pamēģināt vēlreiz, un tagad mēs pamēģināsim, un varbūt viss būs ļoti labi. Runājot par pretinieku, ko tu zini par viņu? Zināms, tas, ka viņš ir no Grūzijas. Kas tavu? Man vajadzēja ar viņu boksēt kādus 2 vai 3 gadus atpakaļ supersērijā, kur Mairis Briedis boksēja, es neceros vai ar Perezu vai ar kādu citu varbūt? Jā, ar kādu citu, jā, bet tas bija supersērija. Mums bija peldoša cīņa. Un it kā mēs gaidījām, viss, kas nesen iziet uz ringu un izdarīt cīņu. Un tāpēc tas bija kaut kā tas nepabaigs stāsts. Jā. Un tagad ļoti labi, ka mēs vēl vienu reizi satieksimies, bet tagad būs cīņa. Un es redzu, ka viņš ir tā kā mini Taisons, viņš iet uz priekšu, cenšas stipru sītienos, tā spiest, uztaisīt spiedienos prešu, bet mēs esam gatavi, pamēģināsim, pārdīsim, ko mēs varam, un es domāju, ka viss būs labi. Redzot tos pēdējās cīņas ārzemēs, varam redzēt, ka arī Latvijā tu parasti esi tāds ļoti mierīgs. Tu vairāk ej uz taktiku, vairāk apspēlē ārzemēs tieši otrādi. Tur ir tev arī tas buļļu režīms un tā tālāk. Kāds būs plāns uz šo cīņu, zinot, ka pretinieks ir Taisona tipa, respektīvi iet vairāk uz knockout? Kāds ir plāns? Finišēt ātrāk vai tomēr parādīt, ka tu esi meistarīgāks un apspēlēt pēc punktiem? Ziniet, kā vienmēr man ir 2-3 plāni. Pirmais plāns ir, pirmās 2 plāni mums ir, kā parādīt A, B plāns, un C plāns ir vienīgi vienās iet uz priekšu, kauties, bet man liekas, ka man vajag izmantot kājas, strādāt no distances, izmantot savu pieredzi, bet mēs varam redzēt to tikai ringā, jo es varu iziet ar vienu plānu, bet cīņas laikā var kaut ko samainīties un vajadzēs kaut ko mainīt. Bet esmu gatavs visādiem momentiem, visādiem plāniem. Es domāju, ka būs interesanta cīņa. Ļoti interesanti ir tas, ka runājot par Ričardu Zoriņu, mēs tikko runājām, viņš saka, ka viņam ir ļoti grūti tagad ir piešauties, kā ir trenēties, ka tagad ir jādzimušais, un interesanti, ka šeit sēžat jūs, kuram ir pat vairāk bērnu, un kā tev ir saskaņot, savienot šo trenēšanos, varbūt, ko tu varētu ieteikt Ričardam, kā vajadzētu savienot treniņus vai kā samanidžēt, lai rezultāti būtu un varētu uzspēt gan tur. Sākumā es gribu viņu apsveikt ar to, ka viņam ir bērns. Tas ir vienīgā no kolosālajām lietām dzīvē. Priekš mani tas ir kā motivācija. Jo es saprotu, piemēram, man tagad nav daudz laika, lai pavadīt ar bērniem, bet man galva ir jau plāns, ko es darīšu pēc cīņas. Kā es pavadīšu laiku ar viņiem, ko mēs darīsim, kur mēs brauksim, kur mēs staigāsim. Un tas ir vislielākā motivācija. Un motivācija priekš mani kā tētim, ka man vajag uzvarēt, pelnīt, būt labāk, un priekš mums vīriem tas ir tikai motivācija mūsu bērniem. Viennozīmīgi piekrīt, un tad dodosim tālāk stafeti Staņislavu Makarenko, kurš ilgi nav redzēts šajā cīņas sporta apritē, un tad droši vien loģisks jautājums, kas tevi tik ilgi iepauzēja, un kāpēc tik ilgi tu biji ēnā, un kāpēc tieši tagad tu atgriezies uz lielās cīņas sporta skatuves? Sveiks vēlreiz! Tu zini, es dzīvoju pēc tāda principa, ka daru to, ko mīlu. Tas attiecas gan biznesā, gan sportā un tā tālāk. Līdz ar to šo lietu es patieši mīlu.
Es trenējos katru dienu. Uznāca tāds piedāvājums, arī pēc to vēlamies, protams, izvirzīju. Un jā, kāpēc ne? Esmu labā formā, gan mentālā, gan fiziskā, un līdz ar to es piekritu uzreiz. Jā, bet kas ir interesanti, skatoties sarakstā, es tev neredzu starp kickbokseriem, redzu starp bokseriem. Kāpēc boks? Jo tu esi startējis visā pašajā pasaulē, ASV un visādās lielās līgās, kā Tafneft un kur tik nekur. Un, principā, tevi visur zina, kā kickbokseri. Un te šobrīd tu startēsi boksā. Kāpēc tādas pārmaiņas? Tas tikai un vienīgi dēļ traumām, kas man ir, un tas pārsvarā ir kājas, viens cēlis, otrs cēlis. Pēdējā operācija man bija pat jau 24. gadā, bet kaut kas tur īsti nav ar to cēli. Līdz ar to kājas es atmetu malā to domu, un tāpēc boks. Labi, bet es nepateikšu, ka boks man nepatīk, bet teikšu godīgi kaut kur iekšā, vairāk sirdī, uguns man ir tieši kickboksings kā viens. Tas nozīmē, ka mēs varētu arī sastapt pēc šīs cīņas, varbūt arī pēc šiem taviem ierastiem noteikumiem. Nu, es šaubos, ka es varēšu atjaunot atkal dēļ tiem traumām, tikai un vienīgi. Runājot par traumām, skatoties tev seju, redzams, ka tev pavisam nesen bija spārījums. Kurš tad bija tas, kurš tev izdēļoja? Tas vairāk tā varbūt izskatās traki, bet tas ir dēļ ir ķivera ar to buferu, un tas ir dēļ tā bufera. Deguns ir... Kurš to izdarīja? Zutis. Zutis? Jā. Zutis ir gatavs. Kristapu, jā, un jā, diemžēl ir tādas ķiveras, daudzi gan jau zin tos ķiveras. Tu vaino nevis to, ka zutis trāpīja, bet tu vaino to, ka ķiveri bija sūdīja. Nē, viss kopā. Arī trāpīja, arī ķiveri viss kopā. Zutis labi sīts, var iesist, tā kā te abi faktori nospēlē savu lomu. Bet tas ir tāda vairāk švīka. Jā, bet par pretinieku, tas ir skaidrs, ka tu noteikti esi pētījis pretinieku, Igaunijas kickboks, boks, tur puiši prot cīnīties. Ko tu zini par konkrēto Lionu Kermasu? Vai esi skatījies, kas tas tāds ir? Teikšu godīgi, neesmu pētījis, kā tu izteicies, pētījis. Esmu sapratis, ka tas ir tas sports, kas boksē iepriekšējā šovā ar mūsu Latvijas, kā viņu sauc aizmirsu? Vārdu sākot, viņš ir boksējis iepriekšējā šovā, tas arī principā viss. Kaut kādas esmu super maziņus video esmu redzējis no vienas cīņas. Tas arī viss. Kāds tev ir plāns, jo arī starp citu, es teicu, ka tev liela pauze ir bijusi un es startējis, kāpēc boks, bet tāds interesants fakts, ka, manuprāt, pērn, tu kļuvi par Latvijas čempionu un tu kļuvi par vienu no vecākiem Latvijas čempioniem, pēdējo laiku Latvijas olimpiskā boksa vēsturē. 23. gadā. 23. Ok. Kļūdījos. 24. Es neatceros. Kādā gadījumā, 23. laikam, jā. 23. gads, jā, startēja Latvijas boksa čempionātā, jā, to vinnēja 86 kilogramos. Un. Kļuvi par vecāko. Kā tev ir, ka tev kāds saka, kāpēc tev tūlītām būs 40, drīz tev būs 40, un kas tev mudina to visu darīt? Jā, tu teici, ka tev ir interesanti, tev deg sirds, skaidrs, kā saka, cīkstoņi nemēdz būt bijušie cīkstoņi. Kā tu biji cīkstoņs, tā tu esi bijis, tā tu paliec cīkstoņi. Tu zini, es par to domāju tikai, kad tu man tagad to atgādini. Bet tā, pirmkārt, man ir 37, vēl līdz 40 tomēr ir laiciņš. 3 gadi. Jā, otrkārt ir pasaulē zināmie cilvēki, kuri startē uz doto pat brīdi, jā, tas pats bija Rīgas. Vakar es starp citu viņam 40 gadi. 40 gadi, jā. Noteikti arī ir kaut kādas motivācijas, ka tas cipars, viņš ir tikai pasē, kā saka, cik tas banāli nebūtu, bet tā ir. Jūtos es forši, es sevi nejūtos arī emocionāli uz kaut kādiem. Es forši jūtos un, jā, kāpēc gan ne? Tas ir tikai cipars. Jā, ierunājoties par pasaules boksu, tu joprojām esi tikai pirmais boksers, bet tikai 2 tādi ir bijuši, kuri nostāvējuši visus raundus ar Antoniju Jardu. Tagad to atkārtoja Rauls Vilcāns. Kāpēc tāds jautājums? Protams, vai tu seko līdz pasaules boksam, un vai to, ko tu redzi pasaules boksā un atskatoties savā personīgajā CV,
nav vēlme tomēr vēl vismaz uz dažām cīņām izlīst arī pro boksā, jo cik es redzu, šis ir šeit būs šīs te Dream Boxing Rules, jeb standartizētais boks, bet tomēr pro boks ir kaut kas nedaudz savādāk. Šo jautājumu mēs jau esam runājuši ar treneri un ir vēl tur bija tādi nosacīti piedāvājumi, bet mēs šo jautājumu atstāsim pēc šīs cīņas. Bet vēl jautājums ir atverts. Tomēr tu par to domā, bet tagad pēdējā laikā Latvija ir kļūst populāra, ka Latvieti izaicina. Ir kāds Latvietis, kuram tu gribētu kaut kādā veidā mest izaicinājumu, vai šeit ir tāds, kuram pērieni nav vajadzīgi? Nē, nav. Nav vajadzīgs. Tev tā neliekās. Tev nebūs tās, kurš kāds skolos. Jo šobrīd pēdējā laikā ir ļoti populāri, ka Latvietis izaicina. Es vienmēr esmu teicis savu viedokli, ka Latvieti, ja tu esi kaut kādā augstākā līmenī, nav vajadzības boksēt, jo kāds no viņiem zaudēs. Bet te pašā laikā tas stāsts par Latvietis, tas vienmēr ir interesanti. Laikam tu pats zini, tas noslēpums ir, tas attiecās uz konkrēto cilvēku raksturu, laikam. Es esmu tāds, kurš vairāk klusē, bet dara. Nevis daudz pļāpā un nedara. Cilvēki atšķiras kategorijās, līdz ar to es ar tādām lietām nenodarbojos, un tas nav manās skatījumā kaut kā. Tāds pats cilvēks ir arī Igors Trošins. Viņš ļoti daudz dara. Viņš ir vienīgais laikam, kas no šīs kompānijas ir atnācis uz valkārt. Tas ir viens. Otrkārt, viņš vienīgais no šīs kompānijas ir ofisa cilvēks. Manuprāt, tāds izteikts ofisa cilvēks. Un vienīgais, kurš cīņas sportā ir ienācis netīšām. Vai es pareizi to raksturoju? Jā. Bet es ļoti daudz runāju arī. Man nākās daudz runāt, bet tā ir sanācis, ka es netīšām esmu šeit. Es pat sēžu, dzirdu, kā visi runā un domāju, ko es te daru. Bet es zinu. Man vienkārši ļoti patīk boks, es mīlu šo sporta veidu un tāpēc esmu šeit. Un ja man ir iespēja, tad es to izmantoju. Un tas viss tā ir salicies. Tev pagājušajā KOK turnīrā, kurš risinājās pagājušā gada oktobrī, bija jau ieplānota cīņa. Kas atgadījās, kāpēc cīņa tika atcelta? Kas, starp citu, notika pēdējā momentā? Jā, tas tā stūbi sanāca. Man bija paredzēta cīņa un nedēļa tieši pirms, varbūt pusotru sparings, viens no pēdējiem. Un tur sitienu izlaid, tas gadās. Un nekas traks, teorētiski treniņus aizvadīju. Tā bija acis, kas bija puša zem acis, bet dušā pušot degunu, man viss acis vienkārši aizgāja ciet crazy. Tad es braucu pārbaudīt, vai tur viss ir fine. Tas bija tas latviski, nezinu, kā viņš saucās, orbital fracture, ka tev ir plīsums tajā orbītā, un tad jāgaida, ka viņi sadzīst. Un risks ir teorētiski startējot, tāpēc man mēnesi vajadzēja atpūsties, jo trauma bija nepatīkama, bet veiksmīga. Un viņai bija jāsadzīst. Kā tagad ir ar veselību? Viss ir kārtībā? Jā, doktors teica, ka es varu startēt, un es aktīvi trenējos, un viss ir super. Atceros, pēc tās doktora atziņas vai doktora vērtējuma, tu ļoti pārdzīvoji, tu meklēji visādas opcijas, lai nostartētu. Kāpēc Arēna Rīga, kāpēc KOK turnīrs? Jo, es sapratu, ka tas bija tavs mērķis, ko tu gribēji izpildīt. Jā, viss sākās ar vienkārši 2 treniņiem nedēļā, tad jau atvērtie ringi, kuros es varēju ņemt dalību, tur es piedalījos 1-2 reizi, iepatikās, un tad parādījās boksa šovs, boksa akadēmija, es pieteicos tam bez domāšanas, un tad jau aizgāja tā, ka es gatavojos tur cīņai un gatavojos, katru dienu trenējos, un tad tas līmenis sāk augt, un tā attieksme pret to sportu, un tas ikdienā ienāca tik ļoti, un es gaidīju to cīņu arēnā, bet tad atnāca Covid, arēnā nenotika, un es esmu pieredzis darbiņus pabeigt līdz galam. Tā kā, ja man ir iespēja cīnīties arēnā ar profesionāliem sportistiem un parādīt to, ka cilvēki no ofisa arī var, ja, un kad, pareizāk sakot, ja cilvēks par kaut ko ļoti sapņo un viņš ļoti smagi strādā, tad līdz šim ir aizgājuši 5 gadi, ja, un es šo visu esmu paņēmis ļoti nopietni. Un es ļoti ceru, ka es to 8. februārī varēšu parādīt.
Vai šī ir pēdējā lieta boksā, tu listā, ko tu gribi realizēt? Jo tu minēji, Arēna Rīga, tas ir vienīgais, ko šobrīd tu neesi savā 5 gadu boksa karjerā realizējis. Atklāti sakot, tā es uzreiz neteikšu. Es jau pēc pēdējām šī trauma arī, kad man bija jāizlaiž cīņa, tas tā kā ir baigais breakdowns, ja tu tā uz to skaties, bet es esmu sapratis, ka es izmantošu iespējas visas, kas man nāks pretī. Un šī ir tā iespēja, kura ir tas mans viens mērķis, kurus iepriekš esmu sev uzstādījis, un es ar lielāku prieku to paņemšu. Un tad tālāk mēs skatīsimies, kas būs, bet skaidrs, ka es nenāku no džima, es nāku no biroja, bet es uz džimu braucu katru darba dienu. Bet birojas mana ģimene mana pirmajā vietā, un attiecīgi iespējas nāk, un es tās ņemu ar abām rokām, cik var. Būs tikai loģiski, ja es tev paprasīšu, vai tu esi vispār painteresējis, kas ir tavs pretinieks un ko tu zini par Benu Saračovas, jo Benu varēja redzēt, viņš bija pagājušajā turnīrā, tavā cīņā, tava pretinieka aizvietotājs. Ko tu vari, teiksim, dažos vārdos pateikt par viņu, kā tu viņu varētu raksturot un kāds ir tevs plāns attiecībā pret viņu šajā cīņā? Plāns ir boksēt, jā. Kas attiecas uz pretinieku, jā, es zinu, kas viņš ir. Viņš ir īstenībā tough guy, jo es saprotu, ka viņš atbrauca jau ar zilu aci, un viņš pēc tam vēl aizvadīja sacensības, kaut 3 cīņu vai kas, tā kā viņš ir formā noteikti. Viņš cīnījās ar Oskaru, es ar Oskaru arī stāvu pāros, un es uzskatu, ka būs labs matchups, jo viņiem bija interesanta cīņa. Man ir interesanti izparingot, un es domāju, ka te ir baigi labs tāds 4 stūris, jā. Vēl var pieminēt vēl pāris mūsu svarā cilvēks. Es zinu, ka tu esi labs prognozētājs. Tavu prognoze, Staņislavs Makārenko atgriezīsies profesionālajā boksā? Kādā sakarā? Man tā likās, ka tu esi labs prognozētājs. Tavu prognoze, Staņislavs Makārenko, kurš ir boksējis, kickboksā startējis, atgriezīsies profesionālajā boksā? Es domāju, ka tas dara to, ko viņš grib jau no paša sākuma, un ja viņš gribēs, viņš atgriezīsies. Par Artjemu Ramlovu, tavu plāns, kurā raundā pretinieks kritīs? Tas ir tāds svars, kur tu nekad nevar zināt, kurā raundā kāds kritīs. Bet būs laba cīņa, Ramlovam visas cīņas ir labas, skaists, viņš ir as. Tavuprāt, Artjemu Ramlovu mēs varam ielikt Latvijas pound for pound top 10? Kurā vietā? Nē, pa vietām nejautā, es nezinu no galvas to visu. Es brīnos, kad es dzirdu, ka tu sauc visus vārdus un dienas un datumus. Man būs grūti ielikt top 10 pareizajā vietā. Par tavu top 10, jo Artjums noteikti ir viens no... Es zinu, ka interesējies par cīņām. Ja man prasītu nosaukt 10 fighterus, es Ramlovu nosaukt. Es arī noteikti. Artjom, kā tev pašam liekas top 10? Cik ilgi tu varēsi vēl izturēt? Es saprotu provokatīvs, varbūt ne pat neloģisks jautājums, bet tas ir, ar ko ir jāskarās bokseriem, kas ir pēc 30 gadiem, ceļš pēc traumām, ka uzdot, cik ilgi tu vēl boksēs un cik ir reāli noturēties top 10 kā Latvijā un kā tu vispār vērtē Latvijas boksa līmeni šobrīd? Pēc boksa līmeņa es pateikšu, ka mums viņš tikai augsts. Pat par to cīņu par Alvu Vilsonu ar Antoni Jārku mēs varam pateikt, ka tur bija kolosāla cīņa. Vēl dažas cīņas bija. Un es pagaidām boksoju, kad man sanās un man patīk. Kā tās pārcais, man patīk to, ko es daru. Un es darīšu to līdz tajā momentā, kad man būs to, kad atmasīs. Tad mūžu no tā visu? Es nezinu, ka man tev nes prieku, tik man tu boksi. Jā. Bet tev ir tavs top 10, Latvijas pound for pound top 10. Tu viņu varētu nosaukt no esošiem bokseriem, kas aktīvi boksē. Vai tas ir visu laiku top 10? Ir daudzi bokseri no Latvijas, kuri man patīk, ka viņi boksē. Ja? Viens no tiem bokseriem, kuri man sākumā bija tie, kuri man motivēja boksēt, tas bija Nikolais Grišunins. Viņš arī krēlis. Es pats saku, ar viņu braukt uz turnīriem. Es redzu no viņa tādu boksu, kuru jūs varbūt pēdējos 5-6 laikus neredzēt. Jo es, kad biju jauns, es sāku braukt, kad viņš bija izcila formā, un tas bija vispār kaut kas kolosāls, un mana galva palika tikai tāds Nikolais Grišunins, un priekš mani viņš ir numur viens Latvijas bokseri. Pēdējais jautājums šajā sarunas šovā, ja tā mēs viņu varam dēvēt. Kāpēc KOK, Ričard?
jāpadomā. Tāpēc, ka varbūt lielākais šovs Baltijā, varbūt ir viena no lielākajām organizācijām Eiropā, un varbūt tā ir lieliski iespēja sev parādīt plašākai publikai. Tieši tā, pilnīgi noteikti piekstīšu tev. Tu piekrīti, ka šī ir iespējams labākā platforma Latvijā, protams, Baltijā. ir iespēja izcelties arī, protams, un jā. Tev, Arķim, KOK sadarbība nav pirmo reizi. Kāpēc atkal šeit? Kāpēc Arēna Rīga, kāpēc Latvija, kāpēc ne kaut kur citur, jo zināms, ka tu esi pieprasīts boksers visā Eiropā un varbūt arī pasaulē. Nu, tas ir kolosālais šovs, kolosālais events. Latvija viņu visu zina, visi atnes, visi atbalsta. King of Kings, viņš cilvēki piedalās visu pasaulē. Un man ir tagad iespēja piedalīties, rādīt sevi atkal. Mums ir laba sadarbība ar King of Kings, ar organizatoriem, un viņi piedāvāja mums paboksēt. Kāpēc ne? Staislau, tieši tas pats jautājums arī tev, kurš ir startējis King of Kings kā kickboksers, bet kā boksers debitējis. Kāpēc tieši šeit? Varbūt tā ir pati ierastākā vide tev, vai vienkārši tā saka? Tieši tā, esmu boksējis King of King gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan Latvijā. Es nezinu, cik cīņas novadīja. Nu, kaut kādas ir 7, vairāk, man liekas, 10 varbūt. Nu, nav svarīgi. Un, nu, tas nav ļoti daudz, bet tomēr, jā, ir man pieredze ar šo organizāciju. Visu tikai to labāko varu pateikt. Un priekš manis ir ļoti svarīgi tiešām tas pats šovs no A līdz Z, kā viss noiet, kā sākot, nezinu, ar baneriem, ar to, ka mēs tagad te sēžam, kā organizācija par to rūpējās. Tur ieguldās un dara to, lai šovs ir skatāmāks. Un, man liekas, visi piekritīs, ka ik gadu šis šovs ir labāk. Un cik tālu jau viņš aizgāja televīzijā arī, gan jau, ka visi zina. Un tā kā tā, jā, man prieks te sēdēt un prieks būt daļai no šī šova. Igor, tieši tas pats jautājums arī tev, kuram mēs droši vien arī gribētu uzzināt, droši daudz gribētu uzzināt, pirms tu atbildi uz šo pēdējo jautājumu. Kā ir ofisniekam pēc cīņas iet ar zilu aci un pārdot īpašums, vai vispār kāds tev pēc tā uzticās, pēc tavu vizuālā izskata, jo es esmu redzējis tev vairāk diezgan bieži zilā aci. Cilvēki jau zina, ko es daru un kas ir šī mana sirds lieta, ja, un vairāk cilvēku novērtē to, kā varbūt negatīvi par to izteiktos vai uz to skatītos. Un es pats uz to skatos, kāpēc arī tas KOK un tā lielā skatuve, tāpēc, kad es ticu, ka pirmkārt jau priekš sevis un arī priekš citiem esmu šeit, lai pierādītu to, ka, ja tu smagi strādā, tu vari sasniegt jebko, ko tu vēlies. Un biznes, jā, ģimene, jā, viss ir itīgi super, nu priekš kam? Tāpēc, ka es mīlu šo sportu, un ja tu kaut ko savā galvā iedomājies, kā es pirms 5 gadiem sežot skatoties cīņas, ka es arī gribu, un ja tev nāk ik pa brīdim šīs iespējas, tu viņas izmanto, tu beigās vari sasniegt to, ko tu. Kāpēc King of Kings? Tāpēc, kad es to pelnīju, acīm redzot, es smagi strādāju, un es uzskatu, ka nav vairs lielākas skatuves, kuru performēt vispār Latvijā. Ir LNK fight, tad vēl atbrauc varbūt kādu lielu fightu, bet tas jau notiek vienreiz kad. Tā kā tieši tā. Februārs, Arēna Rīga, King of Kings būs ļoti karsts cīņas, tāpēc gaidām visus arēnā un novēlam mūsu bokseriem tikai panākums. 8. februārī Arēnā Rīga pasaules mēroga projekts KOK World Series. Pasaules labākie cīkstoņi satiksies vienā ringā. Titula cīņā Zaurs Džavadaus pret Hendriku Themasu. Supercīņās Kristaps Zutis pret Juris Undovski un citi titulēti Latvijas un Eiropas cīkstoņi. King of Kings. Viena nakts, viens rings, viens čempions. Biļetes biļešu serviss kasēs. Vairāk kokfights.com. Februāris, King of Kings turnīrs Arēnā Rīgā. Jā, mēs turpinām ar MMA cīņām, un MMA mums būs ko redzēt. Redzēsim šeit revanšu cīņu, redzēsim
nopietnus izaicinājumus, un, protams, šeit arī viena cīņa pēc kickboks noteikumiem, kurā startēs viena no uzlecošajām Latvijas kickboksa zvaigznēm Aleksandrs Žeļņikovs, kurš pat vairāk kārt ir saņēmis Baseball Sport TV balvu kā viens no labākajiem Latvijas kickbokseriem mūsu valstī. Un sāksim, protams, ar Aleksandru Žeļņikovu, kurš ir vienīgais no šī te mūsu bariņa, kurš, kā jau teicu, pārstāv kickboksa noteikums, kickboksa sporta veidu. Aleksandra, kādas ir sajūtas, ka tev uzticās, ka tevi novērtē un ka tu cīnies tādā lielā šovā kā King of Kings? Всем приветствую. Есть какие-то моменты, то, что надо как-то продвигаться в большой спорт. И тренируюсь, пытаюсь что-то показывать, свой опыт и так далее. King of Kings. Tā ir organizācija, kurā tu pirms sāki startēt pēc kickboks noteikumiem, kur tu gribēji startēt. Tas bija tavs viens no mērķiem, ko tu gribi sasniegt kā profesionāls sportists? Да, я хотел попасть в King of Kings. Это любимая организация, чтобы пойти дальше на высший уровень и, может быть, в какую-то там другую организацию попасть. Protams, tikai loģisks jautājums. Kādi tev plāni ar šo organizāciju? Tituls vai tomēr šis ir viens no atspērienu punktiem, ko tu gribi parādīt sev un tad iet tālāk, nezinu, iekarot citas valstis, citas organizācijas, varbūt pat izmēģināt sev citā sporta veidā? Ну, планы на будущее — это выиграть пояс. Там, может быть, в следующей категории пока что остаться, а потом дальше уже там как карты ляжут. Runājot par pretinieku, ko tu zini par pretinieku? Pāvils Sadovskis. Ir zināms vārds vai pilnīgi vienalga, kurš cīnās, esi gatavs 100% парадить labāko sniegumu? Готов на все 100%. Знаю то, что он высокий. Будет очень сложно с длинным. Ну, знаю, как он двигается. Хороший парень. Ну, будет нелегко, но мы ему и сделаем. Viss būs. Jā. Kāds ir plāns ar treneri? Ko jūs esat plānojuši apspēlēt? Uz ko jūs liksiet? Vai pastāstī viņa stiprās un viņa vājās puses pretiniekam? Не подпускать его на дистанцию, ближе к нему подходить. Ну и работать ближе дистанции. Tavas prognozes, kurā raundā Pols kritīs? Ой, это точно не могу сказать, потому что не знаю. Vēl nezinu. Galvenais iet cīnīties. Самое главное — это победа. Tieši tā. Nu, ko mēs slēdzamies klāt MMA cīkstoņiem, došiem pie Aleksandra, mēs vēl pieslēgsimies. Kristofs Jevdokimos man šeit pa labi sēž. Sportists, kuram Latvijā profesionālā MMA bija jādebitē pērngad. Īstenībā par to, ka tu Latvijā varētu cīnīties, runā ļoti bieži ir runāts, jo lielāko savu dzīves karjeras daļu tu esi aizvadījis ārzemēs, un beidzot tas notiek. Kāds ir sajūts, un nav tā, ka nedaudz ir bailes, jo tomēr visas reizes tad, kad tika runāts par to, ka tu startēsi Latvijā, pieviļ veselību, savainojumu un visādi citādas neveiksmi. Es negribu šobrīd piesakt 3 reizes, lai viss ir kārtībā, protams, bet gan jau, ka sportistiem ir tās māņķicības, kā tu tiec galā ar šo spriedzi, ko ir uzlikusi iepriekšējā pieredze. Pirmkārt, čau visiem. Jā, man ir ļoti liels gods cīnīties tādā lielā pasākumā kā King of the Kings arēnā Rīga. Un kā es to tieku galā, man galvā nekas nav. Man vienkārši es ejos, trenējos, smagu darbu ieguldu un vispārējo, kas ir man jādomā, to visu dara Kaspars Simjanovs, mans treneris. Tas ir, lai man atvieglotu tieši pašu to mentālo un lai tu nebūtu tev liekas domas galvā. Tā, kad pats galvenais ir vienkārši ieguldīt smagu darbu un lai tas atnestu rezultātu. Tā, kad, Kāds ir viņa metodas, tās mentālās metodas, kā viņš tev nomierina? Tas Hipnotizē? Nē, tas paliek klubā, to nevar īsti. To nevar teikt. Nē. Tas nav tā kā 50 grams ietver un tā nav. Nē. Kaspars tāds metodas nebija. Gatavojoties cīņai, tad tā nevar darīt. Bet vispār? Nē, vispār tas, es domāju, tas ir katrā cilvēka individuāli, ka ja tu vēlies, tu vari, ja tu nevēlies, tu to nedari. Tu esi tas, kurš nevēlās. Kā ja paslīd reizēm, bet... Jā, bet kas ir interesanti, tavu cīņa ir paredzēta pret Artemu Turčņaku, Ukrainas cīkstoni, kurš dzīvo Latvijā, pārstāv Bausku.
ar kur tu esi jau vienreiz cīnījies, un kas ir pats vēl interesantākais, Latvijas čempionātā amatieriem tu esi startējis 2 reizes. Jā. Abas reizes ticis līdz finālam, un abas reizes zaudējis. Pirmajā reizē Mahmudam Saifulajevam, otro reizi Āķim Turčiņākam. Kāds ir sajūtas sēdēt blakus cilvēkiem, kuri tev ir 2 reizes Latvijas čempionātā finālā sarūktinājuši? Tas ir sports, tas zinīt, kā īsti nepārdzīvo, kā ir. Tas vienkārši tev dot vairāk motivāciju strādāt un attīstīties. Tā, kad, vienkārši paldies viņiem, ka viņi mani vinnēja un lika man smagāk strādāt pie tā, lai es varētu parādīt vēl labāku rezultātu. Tā bija tā ideja, ka vajadzētu revanšu cīņu ar Ārķiem Turčiņāku. Mēs meklējām vienkārši pretinieku man, un tad Kaspars nolēma visu sarunāt, vienkārši piedāvāt tādu opciju, vai tā būs vai nebūs iespējams, vai piekritīs, nepiekritīs, un lai es nepaliktu bez cīņas, tad, vienkārši sarunāju, un es domāju, šī būs laba cīņa, tā, kad kāpēc gan ne. Ārķim, Sveiki. kurā brīdī tu uzzināji par to, ka būs tev revanšu cīņa, un cik tev vispār viņa interesanti? Cīņa, tas ir cīņa, to nav būt interesanti vai neinteresanti. Tas arī man vajadzēs to interesēt. Un es uzzināju to 2 nedēļas, 3 nedēļas atpakaļ. Man treneri pajautāja, vai tu gribi revanšu ar Kristapam, ar Kristapam. Un, protams, man interesanti, jo Rīgas arēna ļoti interesanti. Daudz cilvēku atnāca pastīties un tas ir vēl viens mans uzdevums, cik es notrenēs par šito laiku un kā es varu parādīt sev no labākajā pusē. Ja, jo tas ir ļoti interesanti. Viņš tagad ir motivējies, es arī motivējos un mēs iziesim un parādīsim labu cīņu. Iepriekšēji jūs tikāties Latvijas čempionāta finālā. Kura bija tā kļūda, kā rezultātā tu zaudēji mačā? Vai tu esi analizējis un es sapratu to, un vai tu esi viņu pilnveidojis, un kāds ir plāns uz šo revanšu cīņu, kas notiks pēc nedaudz savādākiem, ja pēc pro noteikumiem? Pirmkārt bija tas, kad es nebiju pilnvērtīgi sagatavojies, jo es, kā jau tu teici, atkopjos no ceļgala traumas biju. Tieši man bija jāstartē milži cīņās, un es nevarēju piedalīties, un tad es ilgu laiku nebiju trenējies, un tad, kad sāku trenēties, varbūt kādas 2 nedēļas pirms turnīra, un es domāju, tāpat es parādīju diezgan labu sniegumu priekš tā, kad es nebiju ļoti trenējies, tā, kad nekas tur īpaši tāds. Tev bija lieliski iespēja ar Ārķumu iepazīties ringā. Ko tu vari pateikt par viņa stiprajām un vājām pusēm, un, pastāst par stiprajām vājām pusēm. Varbūt pastāst, kas ir stiprais, un tad varbūt, parāda, kur tad viņam tur tie mīnusi, un uz kuriem tur iespējams tas vīdis laiksies klāri. Tos mīnusus mēs rādīsim arēnā Rīgā, tā ka tagad jau nav ko par to runāt, bet tā es sapratu no viņa, viņš ir diezgan labs wrestleris, viņam patīk klausties, un uz zemes viņš arī šo to māk tā, kad... Šo to? Kā tu prāt, ko viņš prot? Daudz ko. Tā, kad, ja tu esi pro cikstonis, tad tev jāmāk visas basic lietas, ir kādi triangli, čauki un vispārējais. Tā, kad... Kā beidzās pirmā cīņa? Es pieļauju kļūdu, un es atļauju viņam paņemt trianglāseri. Atļauju? Jā. Tā kā čomam? Kā būs šitajā, tu arī kaut ko atļaus? Tagad būs sprawl un stand and bang. Tagad būs tā. Kā tu atceries to cīņu? Nekā. Tas ir, cīņa ir cīņa, tā kā bija un tagad, nebija man tas baigi galvā nesēž. Es nedomāju, es vienu reizi viņu vinēju, otru reizi arī man būs viegli, es jau vienu reizi vinēju viņu. Nē. Es tagad gatavos vēl vairāk, jo viņš tagad zina, ko viņu gaida. Mēs zinām, ka mums vajag tagad vēl vairāk strādāt. Mēs salabojam visu savu kļūdi un parādīsim labu cīņu. Kas tās bija pa kļūdām, ko jūs salabojat? To arī uzzinās, Rīga. To cīņā uzzināt. Bet kas bija viņa kļūda? Kā viņš to, mēs sapratām, viņš kā tev atdeva. Jūs pirms tam arī bijāt pazīstami, jūs tiešām esat tādi čomi? Nē, viņa kļūda bija to, ka viņš man atļauj tristuris attaisīt. Pārāk liela čomi bijām. Tu tā ar visiem draudzējies pretiniekiem? Nē, īsti nē. Šoreiz draudzību neuzvarēs. Pēc cīņas jau gan jau jā, bet plēkāt. Bet ringā vairāk nē. Tu tā kā viņi ievidzināja uz šo cīņu. Sanāk, ka viņš notic, ka tu esi viņam kaut kāds, teiksim, draugs? Nē, tā jau ir tā.
katram jābūt ir sportiskai, tai agresijai iekšā. Es domāju, viņam arī tas pat vien ir, lai kaut vai mums nav nekāds konflikts starpā, vai kā mēs parādīsim vienkārši labu uguņojušu cīņu. Tāpēc nav konflikts. Kāpēc jābūt? Es domāju, būs Latvijā. Es domāju, ja viņš būtu no kādas citas valsts, tad mēs varētu kaut ko tādu sarīkot. Bet mēs dzīvojam Latvijā, mums kādreiz vēl būs jātrenējās, varbūt kopā. Zini, mums Latvijā jāmēģināt tieši Latvijas MMA līmenim augt kopā. Mēģināt tikt visiem, cik augstu mēs vien varam. Un es domāju, savu starpā sportistiem konfliktiem nav vieta īsti. Es tev pilnībā piekrītu, bet par tiem mīnusiem neatklāja šis jaunietis savus mīnusus, bet tev bija diezgan daudz laika, lai saskatītos, kur ir tie divas galvenās kļūdas, uz kā rezultātā viņš visticamāk arī zaudēja to cīņu, kurā jūs pirmo reizi tikāt. Es nezinu, es ieraudzīju tikai savu kļūdu. Mēs citi kļūdu neskatījās, jo ne mums viņa labot. Skaidrs, jā, tas ir, bet no malas skatoties, laikam vislabāk redzēt Mahmut, varbūt tu vari pakomentēt, kura tad ir lielākā, jo tu esi cīnījies, trenējies kopā ar Arķumu vairāk kā, tu esi cīnījies un uzveicis arī, neatceros, kurā 2022. Gadā laikam finālā Kristapu, varbūt tu vari pateikt, kas ir viņa kļūdas? Čau visiem. Es nezinu, kāda viņam bija kļūda, es neatceros, kāda bija, fight, bet tas ir laks. Varbūt bija lucky day, jā. Ne viņam. Man bija lucky, ne viņam. Jā, bet, bet vai tu arī gribētu, piemēram, mēs nezinām, kā cīņa rezultēsies 8. februārī, vai tev būtu arī interesi kādreiz ar Kristapu uztaisīt revanšu? Nav teicis, ka King of Kingā vai kaut kur citur, varbūt pēc citiem noteikumiem, jo tagad, kā jau mēs esam ievērojuši, Latvijas, kaut gan tu esi oriģināli no Uzbekistānas, bet pārstāv Latviju, varbūt būtu tā lietas. Tā jums vajadzēs prasīt viņam, es vienmēr, ja es esmu gatavs ar jebkuru, vajadzēs jautāt no viņam. Ja viņi ir gatavs, tad... Bet tev vispirms laikam ir Arķems. Es neskatos cilvēku. Kaut kādu vēl uz Mahmudu Epalks? Nē. Nav? Nē. Viss kārtībā, tas ir ļoti labi. Bakūte, man droši vien ir tev jautājums, kā skatītājiem no malas, kā tu vērtē, kā cīņa beigsies šī? Tu varētu prognozēt, kurš kuru? Arķems Turčņaks vai Kristaps Jevdokīmovs? Šeit ir 50-50 būs, man liekas, jo viņš ļoti, kā teikt, nav motivēts, bet viņš... Nav motivēts. Kāda viņam motivācija? Kāds? Stājās. Jā. Tāds stiprs, tāds spēcīgs. Viņš ir stiprs, viņam ir ļoti daudz taktika veida, tā citādi, viņam ir striking, viņam ir cīņa. Būs ļoti interesanti fight, bet es negribu teikt, kurš vinēs, bet būs 50-50%. Tā vienmēr ir. Tur, kur tiekās viens pret otru. Tad varbūt, lai būtu precīzāk, varbūt vairāk tu varētu izteikties, cīņa beigsies pēc punktiem vai kāds no viņiem finišēs šo maču? Man liekas, ka cīņa beigsies 2. raundā ar kaut kādu sapju paņēmienu vai... Triangle? Jā, varbūt ir tā. Man liekas, tur kurina naida šeit. Nē, es neko nekurinu. Nē, es tikai vienkārši man interesēju, kas te varētu būt, jo es zinu, ka jūs esat ļoti daudz domājat, es zinu, ka jums ir spēcīgs treneru korpus, ka ir plānots, ir domāts, un es pieļauju, ka par to arī savā starpā runājat. Es vienkārši gribēju dzirdēt to, ko jūs runājat ar saviem treneriem. Tas ir viss. Bet turpinot ar Mahmudu, tev ir ļoti nopietns pretinieks no Lietuvas, Samuels Soriškovs, kura pamatdisciplīna ir kickboks, bet gana veiksmīgi startē arī MMA cīņās. Ko tu zini par savu pretinieku un kāds tev ir plāns, lai mājās saglabātu, jeb tiktu pie uzvaras, jeb turpināt šo uzvaru sēriju, kur tu iesāki jau novembrī? Es gribu nemelot vispār, es neredzēju viņus nekādu cīņas. Es esmu vienmēr gatavs. Visi domā, tā kā es varu tikai cīnīties, bet parādīsim arī strikingu. Jo iepriekšējā fightā man arī bija striking, nebija ļoti labi, bet parādīsim viņam strikingu arī. Viņi gaida no mani tikai wrestling vai grapplingu, jā. Cik pārterā? Jā, parādīsim viņam strikingu arī.
Tad, principā, tu sevi uzskatīji nevis vairāk par greperi, bet par tādu daudzpusīgu sportistu. Varbūt, jā, varbūt. Kur, tā kā tu iesāki prognozēt, redzi, ka tev diezgan labi sanāk ar prognozēm. Tavā cīņā kāda ir prognoze? 50-50? Es neprognozēšu, vienkārši es turpināšu darīt, kā sanāks, tās sanāks. Es nezinu. Labi, Kristap, tagad tava kārta ir pateikt, ko tu domā par stiprajām un vājām pusēm Mahmudā, jo tu arī spēji iepazinies ar viņu cīņā. Protams, viņu ir vērtējis arī viņa pretinieks, par viņa domas mēs vēl šobrīd neuzzināsim, bet varbūt tu vari pastāstīt, teiksim tā, no iešienes stiprās un vājās puses, jau bijušam savam pretiniekam. Stiprās puses viennozīmīgi viņam ir greplings, un tad, kad viņš te vienkārši saker, tad tu jau vienkārši zini, ka iziepies. Tik viegli no viņa netiks vaļā. Un vājās puses nav tāda īsti tādu vājos pušu. Zini, viņam ir greplings, kas ir augstākā līmenī kā viņa strikings, bet strikings viņam arī ir labs. Tā, kad, viņš ir gan labs tur un tur. Vienkārši tas viņam pašam jāizlem, kur viņš gribēs to cīņu novest. Ja viņš gribēs vienkārši palikt kājās, es domāju, viņam tas arī labi izdosies. Bet, ja viņš jutīs, ka viņš zaudē, tad noteikti viņš piesliegs arī savu to cīņu. Tā, kad, Tava prognoze, kurā raundā Mahmuds vinē? Man liekas, otrā raundā beigas. Triangles augs. Nē, ground and pounds. Ground and pounds. Ground and pounds, jā. Āķim tavas prognozes ar šo cīņu? Kāda cīņa? Skaisti Mahmuds vinē pēc tavām prognozēm. Jā, tas ir, protams, bet es domāju, tas viss beidzas pirmā raundā. Es ticu uz Mahmuda, un es domāju, tas būs viss ātri. Mahmuds izdarīja savu darbu ļoti perfekti, un tas būs pirmais rauns. Jā, tas būs ņaušana vai laužana rokas, jā, tas būs, jā. Vai no TKO, ja viņš nevar piecelties no Mahmuda. Es domāju, vai viņš nogāza viņu zemes, tad viņš vairs nepieceļas. Kā notiek sagatavošanās, Mahmud? Es redzu, ka ļoti daudz laika tu pavadi tieši pilnveidējot greplingu Jelgavā, BJJ Jelgavas šajā te komunā. Vai, principā, vai tā ir taktika, kā tu gribi iemidzināt pretinieku, kurš skatās sociālos tīklos ārā? Tas ir tikai greplo, tagad tu saki, nē, sitīšu pa purnu. Nē. Tā kā mēs trenējamies MMA, es gribu iet uz strikingu arī, uz greplingu arī, protams, kad MMA cikstoņiem vajag vairāk cīnīties uz partneram, jo tas dos jums spēku, tas dos condition, ļoti labas kondīcijas, un tāpēc, ka es gribu mēģināt aiziet uz visam, kur es gribu. Boksām es gāju uz Kekava boksu kluba Lačplešā. Es gāju uz savu Sparta MMA klubu, uz Jelgavā BJJ. Es gribu mēģināt visu. Nemaz tikai palikt uz BJJ vai kaut kur. Ātrim noslēpums, tu esi Ukrainis. 2 gadu laikā, pat gada laikā, tu esi iemācījies ātri apgūst latviešu valodu, un daudz ir diskutēts, kāda tad valsts tev ir jāpārstāv turnīros, un zem kādas valsts karoga, es saprotu, tas ir nedaudz arī tāds provokatīvs jautājums, bet zem kura valsts karoga tu izies šajā turnīrā? Vai tas ir izlemts, nolemts? Skaidrs, tu pārstāv Bausku, bet zem kur karoga? Es gribēju, tas ir tā kā pēc manim sajūtām, es gribēju ar latviešu karogu iziet, jo man patīk Latvijā, man patīk mana pilsēta Bauska #1, un vienīgais, ko man nepatīk, kad mēs paprasīja uzlikt Šerdogā latviešu karogu, mums uzlika Ukrainu. Labi, tas arī ir tā kā vairāk uz viņu, lai būs interesanti skatīties cīņu, bet es gribu, lai nākamreiz visu laiku bija latviešu karogu. Jā, tas ir, man patīk Latvijā, tāpēc es gribu viņu tā kā pārstāvēt. Tas nozīmē to, ka mēs varam sagaidīt to, ka tu arī mēģināsi iegūt Latvijas pilsonību. Jā, man palika 2 gadi, un man vajag nolikt egzāmeni, un man būs latviešu pilsonība. Super. Jā. Aleksandr, vēl tev jautājums. Mēs redzam, mēs daudz runājam par MMA, un redzam, kickboks nedaudz tā popularitāte krītās, bet daudz kickbokseri, lai paliktu, kā saka, sporta apritē, pāriet uz MMA. Vai tu esi domājis kādreiz arī izbeidināt spēku šajā sporta veidā?
Ну, что я могу тут сказать? Кикбокс мне больше нравится, чем ММА, там, бокс. Пока такого плана нету. Это уже в любителях я мог там по ММА выступить, по панкратиону, по боксу. А уже пошел в профессионал, уже надо уже выбрать один путь. Это уже кикбокс. Nu jā, tieši tā. Kristap, kāpēc KOK? Es domāju, šī ir viena no lielākajām organizācijām Baltijā un Eiropā. Tā ir ļoti laba platforma, jā, kur sevi pierādīt. Un, ja tu dabū uzvaru 1, 2, 3, 4 un varbūt aiziet līdz kādai titula cīņai šeit, tad tas arī ir ļoti liels tāds checkmarks savā CV. Tā kad es domāju, būs ļoti labi. Vai tu tāpat domā, vai tev šobrīd tā ir tā pieturiņā uz nākamajām līgām, jo būsim reālisti. MMA-šķiki visi grib UFC. Es nezinu, kuram prasa, kuram gribā, visi UFC. It kā nebūtu citu līgu. Nu, pagaidu, vēlreiz pasaki savus jautājumus. Nē, es prasīšu vienu, kāpēc KOK? Kāpēc KOK, jā? Nu, nav atbildes, jo mums vienalga, kur cīnīties, jā? Kuru mums tā kā piedalījies, paprasīt, tā kā nocīnīties, mēs iesim tur, man vienalga, tas būs KOK vai tas, es nezinu, kaut kā citi organizācija, mums vienalga, mēs iziesim un parādīsim, jā, ko mēs varam. KOK, jā, tas ir arī tā kā ļoti labi, bet vienīgai, ko man patiktu, ka tas būs Rīga, tas būs Latvijā, un tur var tā kā visi mani fani atnākt un pastīties, jā, šīs ļoti skaistu cīņu. Mahmud, droši vien tas jau ierastais jautājums, kāpēc King of Kings, ko šī organizācija tik īpaša? Es arī nezinu, kur man koč teica, ka tur būs cīņa, ja viņš teica, ka Mahmud, tu cīnīsies tur, vienalga, uz kuru organizāciju. Kur vajag tur cīnīsies? Jā, tieši tā. Jā, dargie skatītāji, 8. februāris Arēna Rīga, šie puiši būs tur un rādīs labākās cīņas, un šie sportisti visi ir Latvijas reitingos iekšā, gan Aleksandrs Reznikovs kickboks reitingā, gan šie puiši. Redzējām, šeit ir stāsts apakšā, gan Kristapam ir ko teikt Arķumam, gan Arķumam būs ko teikt Arēnā Rīga Kristapam, un, Mahmuds sev ir pierādījis, viņam ļoti nopietns izaicinājums sportists no Lietuvas, bet Mahmud mēs atceramies pēc pēdējās cīņas pret Norvēģu sportistu, kura tika atzīta par vienu no labākajām cīņām 2024. gadā. Tā kā 8. februārs, Arēna Rīga, pērkam biļetes un tiekamies tur. 8. februārī Arēnā Rīga pasaules mēroga projekts KOK World Series. Pasaules labākie cīkstoņi satiksies vienā ringā. Titula cīņā Zaurs Džavadovs pret Hendriku Themasu. Supercīņās Kristaps Zutis pret Juris Undovski un citi titulēti Latvijas un Eiropas cīkstoņi. King of Kings. Viena nakts, viens rings, viens čempions. Biļetes biļešu servises kasēs. Vairāk kokfights.com. 8. februāris Arēna Ringā, King of Kings turnīris. Mainkarts vakar, gribētu teikt, skaļākā daļa. Redzam, ļoti zināmi sportisti man šodien šeit blakus, un katram ir te kaut kāda saistība. Un šeit ir pats interesantākais, ka Juris Undovskis šobrīd ir vienīgais, kurš ir atnācis viens pats, jo Kristaps Zutis ir ieradies ar saviem treneriem, bijušo boksa treneru un bijušo MMA treneru. Un šodien, varbūt ne šodien, bet 8. februārī viņš boksēs pret Juri. Un kā tu jūties, ka tu esi tāds viens pats iemests te lauka rātiņā? Es jūtos labi, es nejūtos svešs, nejūtos kaut kā savādāk, tāpēc pazīstam visi cilvēki ir un jūtos labi. Kāds tev noskaņojums ir uz cīņu? Un es esmu daudz ko dzirdējis, ka visādas baumas, ka tieši tu esi izvēlējies Kristapu Zuti kā nākamo savu pretinieku. Un kāpēc tāda izvēle? Jo, ja man atmiņa neviļ, tad jūs trenējāties kaut kādu laiku kopā. Jā, mēs trenējāmies kopā, nav nekāds naids, nekāds aizvainojums. Izvēlēties, es viņu neizvēlējos, man piedāvāju šo cīņu, un es nekad neatsāku nevienam pretiniekam.
Nemeklēju Tu pretinieks. tīrs, kāpēc to Ozolam es atteicis cik reizes? Ko tu neatcer? Ozols atteicis pirmkārt man. Pagaid, kad tev zvanīja, tev piedāvāja vai nu Kristaps Zuti vai Rudolfu Ozolu. Es to sarunu dzirdēju, ko tagad tad Urē, nu, ir bijis tā, ka tev Ozolu piedāvāja, un tu tā kā atteici Ozolu. Par Ričardu Ozolu runāju. Jā, tā Ne par Ričardu Ozolu, bet par Rudolfu Ozolu. Sorry. Rudolfam es piedāvāju sākumā pirms gada. Viņš atteicās, un pēc gada viņš uztaisīja man nepieņemam lietu, kad sāka likt video iekšā un par maniem draugiem slikt runāt. Un es viņam teicu, ka es viņam iespēju nedošu. Es viņam došu iespēju, ja būs attiecīgs honorārs liels, bet savādāk, lai viņš pats izsit savu ceļu, un tad mēs varam sisties. Kāds ir liels honorārs? Par kādiem cipariem mēs runājam? Ar viņu es gribēju vismaz 3-4 tūkstoši. Kristap, ko tev ir teikt par šo? Cik viegli bija tev pierādīt? Es tev godīgi pateikšu, man zīja baltie antiņi, kas domā, ka es esmu viņas stikla kalns un ka viņi uz manas muguras uzhaipos, bet tev pizdā būs tajā cīņā, es tev nahu galvu nonesīšu sprāgot. Zini, kas visvairāk bestība, bļa, ka es tādus lohus kā tu laižu sēdēt pie savu galda, bļa, ka es tādiem dzīvniekiem nepateicīgiem šakāļiem kā tu, bļa, palīdz un pēc tam nahu, es, bļa, izvēlējos, neizvēlos, tev izvēlējās, bļa, tev piedāvāja vai Rudolfs Ozols, vai Kristaps Zutis, kuru tu izvēlējies? Tu nedzīvoji, negulēji man uz dīvānu sprāgot? Tu nebija jābrauc man līdz uz cīņu. Bet tu negulēji uz man dīvānu? Arī pateicu. Kas ir Es gulēju uz tavu dīvānu, jo tu man pārcēlēs, pēc tevi palika pa nakti. Bet es cīņai, lai tev būtu, no jā, nu pura jau jāatcer. Tur ir kaut kāds aizvainojums vai nav? Vai šī cīņa ir sports vai tomēr šeit ir rēķina kārtošana? Viņam laikam rēķina kārtošana, man par viņu nekā nav, viņš man ir bijis draugs kādreiz, es pie viņa sēdzu pie viena galda, tāpēc man nav nekas pret viņu. Tad izdomāju, ka pahaipos uz Zutu un dabūs sev jaunas sekotājs Instagramā. Suka, paļai. Kristap, kā tu vērtē šo cīņu? Šis ir... Viņu vērtēja tā, ka tas būs, tas ir personīgi, just another day in the office. Galā es iekāpju ringā, tā parās darīšu savu darbu un es darīšu to vislabāk, kā es to varu izdarīt. Paldies visiem apstākļiem, kas man palīdzēja nomotivēties un nedzert vīnu, nespēlēt CS, bet patrenēties. Man ir ļoti labi nometni, man ir izcils sparring partneri, es esmu izcilā formā. Nu, tur viss būs kārtībā. Gatavošanās notika tā kā ierasts pie Kovčī, zālē, Līvāne vai ir kaut kas jauns? Protams, kā vienmēr. Līvānos sākumā decembra vidū jau es aizbraucu uz Daugavpilu, dzīvoju Daugavpilī, braukāju uz Līvāniem un trenēju uz Daugavpils Olimpiskajā centrā. Paldies Andrim Morozovam par to, ka palīdzēja man tur visu sakārtot. Pēc tam, pēc jaunā gada padzīvoju Līvānos sporta zālē kopā ar Zariņu un Ozolu. Tur aizvedījām tādu nopietnu kempu un tagad sparingoju ar Akīmovu un Makarenko. Kā tavu sagatavošanās šai cīņai, vai viņi atšķirās ar kaut ko kā iepriekšējos mačos? Nē, laikam nē. Vienīgais atšķirīgais ir tas, kad mans treneris biedrs un brālis Kristaps Zīle nebija ar maniem. Pārējais viss, kā vienmēr notiek, trenējos un paralēli arī strādāju. Bet, nu jā, vienīgā atšķirība laikam ir tas, kad Kristaps nebija ar maniem. Vai Kristaps būs cīņas laikā tavā stūrī? Jā, Kristaps būs manā stūrī cīņas laikā. Jūs tā kā sazināties, jūs tā kā konsultējies ar viņu, kā gatavoties, jo kas ir pats interesantākais, arī Kristaps Zīle ir visu laiku bijis, teiksim tā, vienā kempā ar Kristapu Zutu, un Kristaps, ja nemaldos, tad vairākās cīņās bijis ir Kristapa Zīles sekundāts. Nav man tur, es saprotu, Dieviņš kaut ko iedod, kaut ko paņem. Tur dzimts cilvēku gēni nevar tik ātri dabūt ārā no tā latviešu, un tur tas stulbums iet roku rokā ar nenormālu intelektu deficītu. Ja mēs atgriežamies pie Kristapa, tad ar Kristapu viss ir kārtībā. Nu, viņš jau neizdarīja savu izvēli par tādā gadījumā. Nu, zigā, nepatīkam tas viss ir no manas puses. Man daudz nodevības pēdējā laikā tika piedzīvot, šī ir viena no tām, bet man vienkārši pašam droši vien jāizvērtē, ko tur laist pie tā savu galvu. Tev ir ko teikt? Nē, nav. Bet es lasīju arī visādus komentārus. Nu, jūs cīņa, protams, vajag cilvēkiem diskutēt, runāt, kāds ir viena pusē, kāds ir otra pusē, bet te notiek, vienmēr uzrodās cilvēki, kuri redz ainu labāk, pieņemsim. Viņi saka, ka te ir lielāks priekšrocība šai cīņā, jo
tu esi boksers no gala sākuma. Kristaps Zutis tiek izaicināts pēc jebkuriem noteikumiem. Tad viņi izaicināja MMA, tad viņi boksā, tad kickboksā. Viņš pieņem jebkuru izaicinājumu. Vismaz iepriekš tā ir. Ja tu gribi man izaicināt, man nazas kabata arī ir. Tu man nedraud, lūdzu. Tu nedraudz, to piedāvāji. Nu, nevajag. Es jau tev neaicināju. Tu gribi, lai es tevi izaicinu? Nu, vai es jau tev neizaicināju vēl pagaidām? Ok. Nu, tad pēc tam piedāvā vēlreiz. Nu, tad ir varbūt kaut kāds tavs komentārs? Nē, nu, Vai tev priekšrocība? Vai varbūt mēs varam, tu esi analizējis. Nu, ja tev izvēle bija dota izvēlēties šādu vai tādu pretinieku, gan jau tu izvēlējies Kristapu kaut kādu iemeslu pēc. Kas ir viņa stiprās un vājās puses tavuprāt? Nē, Kristaps ir boksējis un no laiks tā gala. Viņš beigās ir mēģinājis un mācis ir gājis kickboksā un MMA iekšā. Priecīgs esmu, kad viņam ir motivācija trenēties, jo būs laba cīņa, būsim labi sagatavojušies un skatītāji redzēs labu cīņu. Un, lai uzvar labākais priekšrocības, katram ir savu plusu un mīnus, un galvenais jau ir, lai tu atdod visu no sevi cīņā, ka tu esi. Reini, tu esi abas redzējis ringā. Nu, kā tev liekas, kāda ir Kristapa priekšrocības un kāda ir Jura priekšrocības? Vai tu redz, ka tur būs 50-50, kā Kristaps tev paskatījās? Atceries, viņš teica, ka viņam nāc līdzi. Es domāju, būs interesanta cīņa. Man ir sanācis daudz strādāt ar abiem no šiem diviem, tāpēc es negribu, tā uzmest kādam virsū, jo es nezinu šobrīd kādā formā, kurš ir, bet es teiktu, ka var uzvarēt tas, kurš vairāk gribēs uzvarēt. Abi būs gatavojušies. Kā tev liekas? Ja es pateiktu, kad uzvarēs viens, tas būtu arī tā nesmuk no manas puses. Es tev īpašības nesaku, kurš uzvarēs. Uzvarēs stiprākais noteikti. Vai varbūt tu esi... Iliem pēc stiliem, ja mēs tā skatāmies, viņiem ir diezgan līdzīgi stili. Es domāju, tur būs normāli tāda rubīšanās, jo abiem patīk iet uz atklātu boksu. Kristap, tā ir taisnība? Ies uz atklātu boksu? Nopērts biļeti, atnāc 8. un paskaties. Obligāti izdarīšu recīt. Bet tie, kas vēl plāno nopirkt biļetes un domā, vai šo cīņu būs vērts skatīties, tad varbūt pastāst, kāds ir tavs plāns attiecībā uz Juris Zundovski 8. februārī. Es domāju, ka es varētu teikt, saukšu tā filmas, kā es esmu tā kā filmās, jā? Viena filma būs par Antiņu. Un otru būs par Sprīdīti. To filmu savienojums arī būs tas, kas notiks tajā cīņā. Kāds atgriezīsies mājās? Mājās izceļos pasauli, redzēs zvaigznes. Ok. Tev ir kaut kāds atbildes šim, vai tu šobrīd paklusēsi? Nē, viss tiks rādīts ringā. Bet tev ir kaut kāds plāns? Bet tu viņu neatklās? Jā, plāns vienmēr katram bokserim, kurš iziet ringā, ir kaut kāds savs plāns un savu domāšanu, kā to cīņu darīt, bet tas tāpat vienmēr mainās cīņas laikā, tāpēc skatīsimies pēc cīņas apstākļiem, pēc iespējām un būs laba cīņa. Ragnar, tu sēdi šobrīd tādā maliņā, tu tā kā principā neesi savā teiksim tā, komandā, jo šeit ir bokseri savākušies, un tu esi vienīgais, kurš pārstāv MMA, bet tev ir savs viedoklis. Kā tu šo cīņu skaties, jo par šo cīņu Juris Zundovskis, Kristaps Zutis runā, manuprāt, katrs otrais, kas ir nopircis biļeti tieši uz King of Kings, kas risināsies 8. februārī. Mikrofonu lūdzu tuvāk. Par boksis maz ko sajādz, uzreiz pasaku, bet es domāju, ka man pēdējā laikā sanāca ar Kristapu. Arī sauc Kristaps? Juris, sorry. Man iepazīsties beidzot. Jā, Juris, sorry. Pagājušajā nedēļā mēs arī bišķi pakustējāmies kopā. Redzēt tavas iemeļas, šādas mazas viltības. Var atklāt? Tas nebūtu, man liekas, smoki Jura priekšā. Bet pēc tam pastāv. Jā, un nu pat es pasties, Kristaps sev parādīja savus sparinga video. Man šķiet, ka Jurim nāksies bišķiņ piepīpēt. Es redzēju, kā Kristaps kustējās tajos video, bija iespēdīgi.
tev arī ir kāds slepenais, teiksim tā, informators, kurš tev kaut ko saka par Kristapu, kas notiek viņa nometnē? Es varu aizsūtīt video, man nav ko slēpt. Mēs redzējām Staņislavu Makarenko. Tas bija no to video? Tas ir vēl kaut kāds citi, ja? Nē, man nav nekāds slepenais. Tā Jura draudzenei patīk filmēt video. Jā. Man arī patīk filmu video. Jūs, starp citu, abi divi esat diezgan populāri ārpus boks. Vai tas arī kaut kādā veidā rada šo konkurenci, šo spriedzi? Kurš tad ir populārāks sociālos tīklos, kurš ir populārāks? Jo Kristaps Lucis ir veterāns šeit sakarā noteikti. Juris nosacīti ir viens no iesācējiem. Kaut gan tev jau īsti par iesācēju šajā vidē vairs nevar nosaukt, bet tu esi salīdzinoši nesen. Jā, bet nē, es uz sociāliem tīkliem nekoncentrējos. Tas ir vienkārši priekš maniem cilvēkiem, manai ģimenei, kurus es nespēju katru dienu redzēt, kas ar maniem notiek, ko es daru un kā es jūtos, kā es izskatos. Tas nav tas, uz ko es koncentrējos. Tā kā tie sociālie tīkli, tie man ir pavisam otrā plānā, man ir realitāte dzīve un tas man ir svarīgāk. Jā, tagad jāparunā droši vien par Agnetu Žiguru, cilvēks, kurš gatavojās savai debijai profesionālā MMA kādus gadus 15. Un pērnā gada beigās notika, teiksim, tāds pavērsiens, ko reti kurš gaidīja. Agnetis Žigurs pats pieteicās aizvietot Kristapu Jevdokimovu un stāties pretī Davidam Nielikam no Polijas. Un tagad viss tikai sākās. KOK, un tagad nopietns pretinieks. Kādi ir tavi mērķi, kādi ir tavi plāni? Jo, kā jau teicu, 15 gadus mēs visi zinām, kas tu tāds esi. Tu esi sparingojis ar visiem, tu esi braukājis. Visi tev šajā cīņas par pasaulē zina. Tev ir 37 gadi, un tā tu debitē. Tā būs bišķi jāpiemetina tev ar to gatavošanos priekš cīņām kaut ko minēji, vai ne? Par cīņām mēs vienkārši... Kāpēc tu tik ilgi marinēji un kāpēc tieši tagad? Es biju komforta zonā. Man patīk trenēties, man patīk trenēt arī. Un es neredzēju nekādu īpašu vajadzību piedalīties sacensībās. Jo bieži vien esmu piedalījies kaut kādos turnīros, un tā tālāk viņi bija lielākoties vieglāk nekā sparingi. Un tādēļ es guvu kaifu laika ejot uz sparingiem, uz dažādiem treniņu klubiem, tāpēc neredzēju jēgu piedalīties. Tagad bija tā, kad ir komandas biedrs jāizvieto. Viņam tuvojas cīņas, guva traumu, bija klubs jāizstāv. Liekas, kā jebkurš džeks to darītu, aizstāvēt savu čamiņu. Tā piegāja. Mana kārta, laikam. Tas bija novembris, bet kas tagad tev mudina turpināt to visu un kādi tev ir plāni attiecībā uz šo sporta veidu? Mēs varam cerēt tev regulāri redzēt ringā? Kā es tur pēc cīņas teicu, ja aicinās, es piedalīšos. Atsevišķi es neko savu degunu nekur nebāzīšu. King of Kings. Tev uzrunāja? Tādā līmenī, ka tas sasaistīja ar iepriekšējo cīņu kopā, kurai es vispār nebiju negatavojies un pēc ilga laika pārtraukuma. King of Kings šī iespēja man deva iespēju nedaudz vismaz sagatavoties. Un es kaut kā esmu dzirdējis, ka dažiem ir patikusi tā cīņa iepriekšējā, bet es gribu parādīt labāku sniegumu no sevīm. Pretinieks ļoti pieredzējis amatieros, arī viņam vairāk kārt ir atlikta debija profesionāļos, bet tā beidzot notiks, un tu būsi viņa pirmais pretinieks pēc pro noteikumiem. Ko tu zini par Tomas Markusu, vai nekas īpaši šobrīd nav pētīts, gatavojies kā parasti? Es zinu viņu vārdu uzvārdu, biju noskatījies kaut kādu, vienu, iespējams tā bija turnīra cīņu, neko baigi nepētot, jo cieņas dēļ es zinu to, ka viņam ir grūti uzņemt kaut kādu informāciju par manīm. Viņš nezina, ko sagaidīt. Un, lai būtu kaut kāda vienlīdzība, kaut kā
tad es uzskatu, būtu godīgi arī no manas puses neskatīties un nepētīt viņa kaut kādas priekšrasumus, ko viņš spēj izdarīt. Saproti, kas tas ir pa fair play? Tu saproti, kas tas ir pa fair play? Te visiem būtu jāmācās. Jā, nu, tas ir ļoti īpaši. Viņš neredz mani, tad es viņu arī neskatīšos. Jā, nu, kā tu zini, ka viņš neredz? Varbūt viņam ir kāds, kas pastāst. Lai stāstu. Ko tu, Kristap, var pastāstīt? Jo tu esi vairāk kārt trenējies kopā. Žāgnes ar tev palīdzējis arī gatavoties MMA cīņām. Tā bija viena no savā ziņā arī mana iniciatīva, lai Rāgners būtu šajā cīņu šovā. Es parādīju to organizācijai, to viņa cīņu tukumā. Tad, kad Rāgners sparingoja pie manas zālē, vēl tad es sēdēju stūrī un grauzu popkornu. Es neesmu redzējis skatāmāko MMA cīkstoni nekur. Nu, vēl bija tas Venom Page, kas tur ņēmās ar tiem Pokemoniem, ja? Bet man ļoti patīk, Ragnaram ir ļoti saudabīga pieeja dzīvē, pieeja sportam. Viņš ir tāds mākslinieks sportā. Man fascinē viņa stils, man fascinē viņa pieeja lietām, un man ir, es godīgi teikšu, liels gods startēt ar viņu vienā cīņu šovā. Es lepojos, ka es varu saukt arī viņu par savu MMA treneru. Un kas ir interesanti, šis iespējams ir tāds ļoti rečs gadījums, ka tev nu sanāca tā, ka tu vienu ringu dalīs ar diviem bijušiem treneriem, ne tikai ar Rāgneru, bet arī Reinu Parozovu. Kā pirmais treneris? Pirmais treneris. Nu, kāda ir sajūta? Jo iespējams, ka Latvijā kaut kas šāds precedents iepriekš nav reģistrēts. Zinām, mēs Latvijā esam diezgan maz, un man jāsaka paldies visiem tiem cilvēkiem, kas man ir devuši kaut kādu pienesumu manā cīņu sporta karjerā, un manā sporta karjerā kā tādā. Reins ir mans pirmais treneris. Ar Reinu mēs esam ļoti daudz trenējušies. Es vēl nesen YouTube'ā skatījos kaut kādus 13. gadu video, kur mēs MyFitnessā sitam pa maisu. Tas izskatās drausmīgi, bet, jā, tā ir mūsu fighting ģimene, un man ir forši ar viņiem būt vienā ringā. Man ir patīkami, kad mēs varam kopā gatavoties, trenēties, piedalīties, cīnīties, un, ja Dievs dos, tad arī uzvarēt. Kā tu atceries to laiku? Kā Kristaps ir mainījies kopš tiem gadiem, 2013. gads, MyFitness, un, teiksim, to, ko tikko Kristaps arī stāstīja? Es teiktu, bija interesanti. Mēs esam ne tikai kopā trenējušies, teiktu, ka ir nācies arī pieskatīt, lai zuds netaisa nepatikšanas sev un citiem. Teiksim tā. Ko tu gribi pajautāt? Tajā laikā es biju tāds lielais tētis Kristupam. Tagad jau viņš ir izaudzis pats un pats var droši darboties. Vienalga, kādas nepatikšanas viņš ir sameklējis, vai tiks galā vai netiks, tas jau cits jautājums. Par ko Reins runā? Tu vari atpār? Mēs bijām uz vienu festivālu, droši vien to viņš to. Bet viņš arī daudz ko neatcerās, tāpēc es to pašu varētu teikt par viņu nākošajā dienā. Pirmajā dienā viņš vāc mani, otrajā dienā es vācu viņu, bet that's life, bro. Tad komandā ir spēks. Jā, noteikti. Jā. Tagad tu dzirdot to piesaisti, kāds šeit visiem ir, tu joprojām jūties, ka visus viņus pazīst un jūties droši? Jā, es jūtos droši, un Reins man arī ļoti labs draugs, tā kā nekas negadījās, ka tas slikts nav. Tu nemīzi neviens cits izņemot mani, viņi neaiztiks, viss kārtībā. Nē, es pārliecināts, ka viņš arī pa sevi var pastāvēt, bet jūs esat sportisti. Pirmkārt, to arī skatītājiem grib atgādināt, ka šie ir sportisti. Ja viņiem arī ir kaut kāda personīga, kaut kāda sāpīta, tad to viņi atrisinās tikai vienīgi ringā, un šeit viņi, es tā ceru, Kristap, nebūs nekas. Kā tu uzvedīsi? Ja tu pat to mani, jā, tā. Es uzvedīšos labi, gan jau. Tad viss kārtībā būs. Man ir Kaspars Semjonovs līdz, tā kā es jūtos droši. Man ir Zariņš. Tev ir Zaniņš, man ir vēl Arturs Tučņaks. Tagad sākās ar pa mammu un par tēti, kurš ir stiprāks. Reini, par tavu pretinieku, es dzirdēju, ka tev atkal cīņa ir pēc kickboks noteikumiem, taču tu vien brīdi teici, ka visu tu pārēji tikai uz boksu. Kas tev pamudināja atkal mainīt šos noteikumus? Vienkārši mani fani grib redzēt kickboksā. Man pašam patīk šis sporta veids, tāpēc pat grūti pateikt. Vienkārši es cīnos tur, kur ir iespēja cīnīties. Un pretinieks Latvijā ļoti labi zināms. Divreiz cīnījies šis poļu sportists Jānis Peleks ar Kristapu Zūti, vienreiz ar Kristapu Zīli. Ko tu vari pateikt par savu pretinieku, pētot šīs aizvadītās cīņas? Pretinieks ir tāds ar raksturu. Viņam ir stiprās, ir vājās puses.
viņš atsadzās, dažreiz uzbrukot. Tā ir viņam vājā puse, viņš tur augstu tempu, viņš nav viegls pretinieks. Viņu gan abiem Kristapiem gāja grūti, un savā ziņā gribētos viņam nedaudz parādīt, no kā ir veidot latviešu un iedot nedaudz, tā teikt, sajust mūsu spēku. Kas ir tavs komentārs? Zinot, kāds ir polis un zinot, cik spēcīgs ir Reids Parozovs, tavu prognozi, kā cīņa noslēgsim? Pēc kādiem noteikumiem būs cīņa? Tagad izskatās, ka pēc boksa tomēr. Tomēr pēc boksa? Kāpēc? Pagaid, te ierakstīts kickboksa noteikumi. Kas ir mainījies? Kurā brīdī? Mainījies, gatavojos pa kickboksu, bet pēc pēdējiem spargiem sāk vecās traumas līdz ārā, un tomēr izskatās, ka nesanāks pa kickboksu. Respektīvi, tā ir tava iniciatīva. Piedāvāja. Diemžēl, jā. Tavs prognozes, Kristap? Boksā Reinim noteikti ir daudz lielāka pieredze. Pa kickboksam būtu grūti pateikt. Man tā kickboks cīņa, kad es biju ar viņu, es vispār neatceros, kā es tiku līdz ringam un kā es tiku ārā. Bet boksā Reinim noteikti viņam ir lielāka pieredze. Reinim ir tāda ļoti ekstraordināra tehnika, neparocīga tehnika, ar kur polis netiks galā. Jo polim ir viegli boksēties pret bokseru, jo viņš pats ir tāds rahīts bišķiņ. Reinim tā tehnika ir tāda, kas būs ļoti neērta polim, un es domāju, ka Reinis vienais, ja ne ar TKO, jo tam polim baigi cietā galvu, tad viss ticamāk pēc punktiem. Tagad gribēju šo sadaļu uzdot, teiksim tā nosaukt par jautājumu sadaļu. Varbūt tev, Juri, ir kāds jautājums, ko tu gribētu uzdot Kristapam? Nē, absolūti nav. Kristap? Varbūt tev, Reini, ir jautājums abiem šiem sportistiem, jo, kā jau teicu, tu abus viņus pazīst un kaut ko Kristap tev... Jā, man ir interesanti, kā jūs pēc cīņas paspiedīsiet viens otram roku, neatkarīgi no tā, kurš uzvarēs. Man nekas nav pret viņu. Sporta etiķēta ringā tiek ievērot vienmēr neatkarīgi no tā, kā sev stāv pretī. Es nezinu, Ragnar, varbūt tu gribi kādu jautājumu uzdot šiem čaļiem, jo es zinu, ka tev ir kāds jautājums, bet es pieļauju, ka tas ir pēc cīņas droši vien. Nē, izklaidzēties. Novēl foršu fight. Jā, bet varbūt mēs pēdējo sadaļu tad pēc jautājumiem šiem, kāpēc 8. februārī mums visiem jābūt ir Arēnā Rīga uz King of Kings turnīru? Kristap? Ko? Kāpēc mums jābūt visiem, kāpēc skatītājiem jābūt ir... Kāpēc skatītājiem jābūt ir, jo, ziņā, skatītāji jau tāpat būs, ja tur būs zuds, tie jau zina, tur vienmēr jūs gribat redzēt vai nu kā es krītu, vai nu kā es uzvaru, tas ir sekundāri, bet kurš zuds tur pārdots arēnas, un šoreiz, ja man pirms kādu laiku teica, ka man tur ir pazudusi uguntiņa acīs vai pazudusi kaut kāda motivācija, tad es jums saku, ka motivācijas netrūkst. Dzirkstēls būs, uguņošana būs, nemirkšķināt daudz, jo būs ātri un karsti. Un, Jur, tu piekrīti? Būs karsti? Es domāju, pavisam noteikti, jo iepriekšējais KOK, kas bija Arēnā Rīga, bija ļoti labs cīņas, bija ļoti daudz knockdown, knockout, un bija interesanti. Skatītājiem patika, un es domāju, ka šis tāpat kā iepriekšējais nedrīkst tiem vilties. Tu esi vairākos jau King of Kings turnīros piedalījies ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas valsts robežām. Tu neesi uzdevis organizatoram jautājumu, kāpēc šī cīņa nav main events? Nē, es par to nekad neesmu domājis, un man tas nav svarīgi būt galvenai cīņai vai pirmajai cīņai, tas nav mans mērķis. Ragnar, kāpēc skatītājiem ir jābūt 8. februārī Arēnā Rīga uz King of Kings turnīru? Tavuprāt? Jā, piekritīšu Jurim. Manuprāt, arī bija pagājušais King of Kings. Bija to skatājumā, ka jau kāda Rīgā ir bijuši. Un mēģināsim to pārspēt. Es domāju, visas iespējas. Un lai būtu dākotnēdējis par iepriekšējo King of Kings, runātos cilvēku, bet arī pēc gada 2 atcerētos tieši to datumu, bet tajā pasākumā bija iztrāciens. Vien es tev neuzdošu šo jautājumu, jo tu noteikti arī to pašu teiks, ir jābūt tur. Un, dargie skatītāji, tad 8. februārī tev arī bija kaut kas papildus, ko pateikt?
Ne, bet es teikšu tā, 8. februāris Arēna Rīga ir jātiekās šeit, jā, un starp citu, dargie draugi, mums ir vēl daži jautājumi, kurus mēs dzirdēsim šeit no mūsu kolēģis, vārds kolēģiem. Thanks. Hi, everybody. I do have just 2 short questions. The first question will be for Zūtis. Is this just another regular fight for you, or is it something personal? You know, you never, ever, ever would like so it become personal for me. When it becomes personal to me, I get very, 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 very evil. But you look evil now. I always look evil so they don't ask stupid questions. Is it actually not personal? It's just a regular fight. No, I'm gonna There is nothing behind the scenes. I'm gonna fuck him up. I'm gonna fuck him up because he made bad choices, bad decisions. And I don't like that everybody wants to be on my back and to reach the hype heaven. I'm sick of that, so I'm gonna make sure the next motherfucker who thinks he can ride on my back will think twice about that. Thank you. Yuris, what do you think about your opponent? And have you ever had any opportunity to train together? Yeah, of course, we are training together and we are talking and eating together. So we was friends before it. So he's a good guy. He's a Latvian patriot. So I'm nothing personal for me. It will be good to fight, and I like that. I give him motivation to train good, to train hard, to show him the best. So what happened between of you? Why you just stopped being friends? There was some couple things, but nothing that serious. Just they offered me this fight. I just take a fight like always I do, and that's what I think. Thank you. Thank you. Paldies, darbie draugi, ka bijāt kopā ar mums, un mēs noteikti tiekamies Arēnā Rīga un novēlam visiem panākums. Yes.